Namaste! Šodien vēl gribu jums pastāstīt par Liepas kalnu un tā enerģiju. Liepas kalns stāsta mums par skaistumu un klusumu. Liepas kalns mums stāsta par nosvērtību, par neizsakāmu dziļumu, kas ir mūsos. Tad, kad tu esi Liepas kalnā un kad tu savienojies ar šo enerģiju, kas ir tur, viņa tev atgādina, kad visas atbildes slēpjas klusumā. Tā ir vieta, kur gribās klusāk runāt. Tā ir vieta, kur tu atceries par savu esību. Tā ir vieta, kur tu ieskaties savā tumsā un gaismā, un tu saproti, kad tas papildina viens otru. Tā ir būtība, kur mēs bišķiņ apklustam. Un Liepas kalns un tā apkārtne, tas ir arī tajā pašā laikā, kad mēs ieejam tādā ļoti savā dziļā klusumā un mēs ieraugām savu iekšējo skaistumu, kas nav atkarīgs, kā tev nagi krāsā, kā tu esi saģērbies, bet tu kā būtne esi nereāli skaista. Un tur ir tik ļoti smalka enerģija Liepas kalnā, ka tur lieli trokšņi kaut kādi tādi ir tā kā neiedarās. Tur iedarās tāda skaista klasiskā mūzika, kas ir līgana, čels vai arfa vai flauta. Tur ir sajūta, ka vīrišķais savienojās ar sievišķo un kopā rada to klusuma burvību, to spēku, kas ir mūsos. Un tāda ļoti, ļoti smalka zemes enerģija, kas ir tai Liepas kalna apkārtnē raksturīga. Ja mēs iesim tālāk, tur mainās enerģija, bet Liepas kalnā viņa ir tiešām ļoti smalka, un viņa runā tieši par atgriešanos pie sevis, par klusumu, kad lai prāts norimst, un tad mēs redzam gan labirintus, gan prāta dabu, kā viņi citreiz mūs piemuļķo, vai aizsardzības sistēmas. Liepas kalnā tu kļūsti tu pats. Ja tu ļaujies tam, tu apklusti, tu tā kā ar iekšējo aci apskaties visus savus stūrīšus, visas savas pažobeles, ko negribās vai ko gribās noslēpt. Un tur ir tāda ļoti dziedinoša enerģija, kas, ja tu tā kā elpo ar pēdu čakrām, ieelpo un izelpo, viņa dziedina, viņa atjauno to iekšējo vertikāli, atjauno to būtību, atļauju sev būt šeit uz zemes, atļauju, ka dzīvot var viegli, tos vieglumu sajūtu, to mīlestību sajūtu, to Dieva klātbūtni mazās un lielās lietās. Stāsts ir par Liepas kalnu, par viņas unikāli smalko enerģiju. Un te pašā laikā tā ir tāda glamūra, elegance, ka tu zini, kas tu esi, un tev nekas nav nevienam jāpierāda, ka tu esi, jo tu esi daļa no dievišķā, no tā, ko tu sajūti sevī, ko tu redzi apkārt, tas plašums, kad šis ir mirklis, šis zemes mirklis. Un tad, kad tu stāvi tur, tu ieraugi šo plašumu, tu zini, kad tas ir mirklis, ko tu izdzīvo šeit un tagad. Un tas viss, kas tev pirms tam ir bijis, tā ir pieredze. Tur, tanī Liepas kalnā, tanī, kad tu stāvi augšā tai plašumā, tā ir tā sajūta, kad gribās atļaut sev dzīvot, atļaut dzīvot viegli,
atļauj iemīlēt dzīvi, atļauj mazas un lielas lietas darīt, izejot no sirds telpas. Tāda ļoti smalka, var teikt, un tāpat laikā ļoti spēcīga enerģija, ko vari sastapt Liepas kalnā, Liepas kalnas apkārtnē. Un cilvēki ir sajūta, ka tur dzīvo cilvēki, tur piedienīgi ir, varētu teikt, no tās enerģijas, ja, ka tāds smalkums visās lietās, smalkums darbos, smalkums apģērbā, ļoti skaista izkopta valoda. Ziniet, ir, kad valoda skan skaisti, kad ir ļoti skaisti vārdi, kad viņi ir koša tā valoda. Un tas tajā akainē piedienās, tur nevar būt brutālismā vai kaut kas tāds, tur vienkārši tā enerģija, kas ir apkārt, viņa ir par šo smalkumu un skaistumu visā, pilnīgi no mazām lietām līdz lielām, un arī cilvēkā, skaistumā, dabā, priekšmetos, dārzos. Viss ir skaisti, jo tā enerģija, kas tur nevar būt savādāk, un tiem varbūt, kas neizjūt to tik ļoti, viņa var būt īstenībā pārstipru, un cilvēkiem kam varbūt ir grūti atrasties, ja viņu iekšējā kombinācija, viņu iekšējais kods ir savādāks, tad viņš var, tā kā būt tāds nemieris, ka tu nevari tur atrasties, jo tas viss ir pa daudz. Tā arī var būt tāds efekts, ka cilvēkiem, un tad tas varbūt ir alkoholisms, kur varbūt vai kādas citas lietas, vai cilvēki maina dzīves vietu, jo tas glamūrs un tāds šiks arī var teikt, kas piedienās, jo viņš ir galā, kā es pat priekšneaizmirs vārdu, galanti. Ja, tas viss ir stāsts par Liepu kalnu un to apkārtni. Es ļoti priecāšos, ja padalīsieties, kā jūs jūtat šo apkārtni YouTube komentāros, jo tas būs interesanti, kā arī citi, kā to jūt, kā citi to saskata. Būšu ļoti pateicīga, ja YouTube kanālā, jo tad tas saglabāsies un to redzēs citi cilvēki. Tā kā es jūs iedrošinu dalieties ar to, kā jūs sajūtiet šo kalnu un kādi jums ir bijuši sajūtas, ka jūs tur esiet. Būšu ļoti pateicīga jums. Pateicos jums.